Labrīt, trešā dienas Fuerteventurā. Dosimies šodien uz Coralejo, turistisku pilsētiņu salas ziemeļos. Meklējam transportu. Autonomas mums piečakarēja. Tāds, kas bija par normālām cenām. Visiem it kā online rādās, ka ir, ko līdz rezervēm. Tur atbild tikai nākamajā dienā. Tā kā ieteikums mašīnas rezervēt uz priekšu jau pirms iebraukšanas, lai darītu to lidostā. Tagad iesadīt autobusu un nokrāsim aizbraukt. Nekāpēc autobusu maksāju 10 eiro. Autobusu rādus pētiem, pagaidām 5 minūtēm būtu jāstāpē. Kur zilais autobusiņš bija mūsējais. Un gribās tur kaut kur uzkāpt. Ko? Tu gribi tur? Jā. Kas? Kur? Kur viss, Ak, Dievs, cik tev viņu ir daudz. O, viņi kož, mani vēl noņem. Viņi tev neko nedarīs, viņi paši no tevis baidās. Помочь много, не просто пользоваться. Kur slavenie popkorna akmentiņi. Sala ir iecēnījuši sērkotāji. Tur viens ar dēli jau gaida laikam. Coralejo osta. Tālāk ir pludmales. Te ir promenāde un te ir ģimene. Te ir draugi. Piesēdām pusdienām. Nu, tuvāk laikam jūrai gribēt būt jau baigā bezkalnība. Pagaid, tev vajag domāt, kā es ķipa taisnām. Viņas vajag. Nē, makarons spageti. Paeļi tiešām ļoti estētiska. Viņš nešķīrs pagaid. Ļoti garšīgi paēdām. Paeļi bija lieliska. Sangrija kā parasti. Uzlabo garastāvokli. Un varam turpināt. Tā kā pētīt Coralejo promenādi un pašu pilsētiņu. Tas iztika kādu vidusjūras stiliņā.
Šī tādu redzam šeit pirmo reizi. Vestos par milzīgajām lapām. Ņemiet manu naudu. Ejam tālāk pa ielu, tur ir vēl viens dzirnavs tradicionālās vai nu Fuerteventurai vai arī visām Kanāriju salām, to gan nezināšu. Esam atpakaļ Puerto Rosario autoostā. Un tagad dosimies pastaigāt vēl pa promenādi, kaut ko ieēst, un tad jau lūgosim doties uz naktsmājām, atpūsties, lai rīt būtu jauni piedzīvojumi. Jā, mēs vēl nezinu, kur mēs brauksim, bet man jau ir plāns aizvest uz Zodārs, pabarost žirafas. Viņas 100% nav nekad darījušas un nevar iedomāties, kas jums uz tādu vietu varētu aizvest. Pirmklasīgi apartamenti ar skatu uz jūru pirmajā līnijā.